Par harmoniskām attiecībām. Te kaut kā ļoti daudz cilvēku apkārt diezgan tādā saspīlētās attiecībās ir, jā, cik es te dzirdu. Un tā situācija kļūst aizvien tā kā nopietnāka. Jo varās vaļā patiesība, cilvēki sāk ieraudzīt sevi un citus. Sākumā viņi citus redz, viņi redz blakus cilvēkā nepatīkamās lietas, kaut kādas, kas uzpeld. Un parasti viņi sevi neredz, jā, bet pienāk brīdis arī, ka sevi sāk redzēt, un tad pavisam slikti paliek. Tāpēc notiek tā kasīšanās, ka vienkārši viens uz otru met virsū kaut kādas vainas. Un par harmoniskām attiecībām ir ļoti. Un šeit ir sekojoša daina. Visi man labi ļaudis, kad es pati laba biju, visi mani ienaidnieki, kad es naidu cēlājiņu. Tad nākamā daina. Es nesaku ne vārdiņa, es neceļu ienaidiņa, zināju savu līga viņu ienaidiņa cēlājiņu, ienaidiņa cēlājiņu. Te jau arī tajos laikos, tie nav kaut kādi tur super senie laikiem, tām dainām tas mugurkauls ir, viņš tā kā, tas gudrības mugurkauls, viņš iet gadu tūkstošos, bet mainās rindkopās, mainās, teiksim, kaut kā tekstuālā nozīme, jā, un piemēram, tagad būtu pavisam citi vārdi tur iekšā ielikti, jā. Bet tā pati ideja tur nemainās, ja, tas centrālais kodols, tā as, ja, gudrības as. Un šeit ir tas moments, ja, ka viens no partneriem ir vairāk uz tādu kašķēšanos, tā kā raksturs ir tāds diezgan indīgs, ja. Un, lai sadzīvot ar tādu cilvēku, ir mūsdienās vispār ir divi varianti. Viens variants, ja, ka tu izšķiries, un otrs variants ir, ka tu vienkārši piecieti to un mēģini kaut kā sadzīvot ar viņu. Diemžēl mūsdienās mēs nemākam. Mēs nemākam paciest. Un mums ir ļoti vāja tā pacietība. Tāpēc ja ir kaut kāds tāds gadījums, kad mums ir ļoti grūti sadzīvot, kad ir dažāda enerģētika un dažādi uzskati cilvēkiem, un pilnīgi pat citreiz ir tā, kad ceļi šķirās, jā, kad pilnīgi citas lietas sāk darīt viens un otrs. Un tad mūsdienās parasti šķirās tādos gadījumos, jā, bet senos laikos tas nebija iespējams, tāpēc, ka visa tā sabiedriskā kārtība bija balstīta uz likumības un morāles principiem, un visa apkārtējās viensētas, kas bija, un novadi, viņi visi dzīvoja pēc kaut kādiem kārtības etaloniem. Un, piemēram, ja kādā no viensētām, kādā no novadiem kāds izliec no kopējās ainas, tad attiecīgi tie cilvēki varēja nokļūt nevalodās. Un nokļūstot nevalodās, jā, tā dzīve automātiski sāka pamazām kļūt par elli, tāpēc, kad visur, kur tu ej, tev nekur necienu un kā ienaida cēlājs un tam līdzīgi, jā, tur kaut kādas iesaukas pielīp un tā. Bet tajā mūsdienu nekultūrā, jā, kas ir šobrīd panesusies, ir tāda pat pilnīgi otrādi. Kur tas tiek kultivēts, ja, kaut kādās tur rietumu pasaulē, jā, un praktiski visur jau, jā. Kad, jo tu esi tā kā lielākā kaut kādā tādā ķēmīgumā un netikumā, jā, jo tas ir tā kā, tad skaitās tev augstāks līmenis, jā. Bet ne par to ir stāsts. Es šodien padomāju par harmonisku dzīvošanu, es domāju, ka cilvēks, piemēram, konkrēts varbūt gadījums kaut kāds, jā, ka cilvēks internetā raksta, kaut kādus tādus naidīgus komentārus un arī, praktiski visos čatos naidīgi sarakstās ar cilvēkiem, jā, un provocē. Un ģimenes dzīvē viņam ir galīgā tūtē, jā.
viņš neprot sarunāties, viņš visu laiku kliedz un ir problēmas. Un tad es tā domāju, kā viņš var iziet no tās situācijas ārā, ja, kā viņš, teiksim, viņam ir maza tāda dzirkstele parādīsies, ka viņš grib mainīties, ja. Tad tas, kas man ienāca prātā, ka pirmais ir jāmaina, teiksim, attieksmi sociālā vidē un pilnībā jāpārtrauc ir komentēt dzēlīgi un provocējoši. Tādā veidā cilvēks sāk attīstīt kaut kādu līmeņu cieņu pret citiem cilvēkiem, ja, un līdz ar to viņam arī ģimenes dzīvē uzlabojās attiecības. Lūk, un ir tādi mazie solīši, ko mēs varam veikt, ja, lai ietu pretī kaut kādai saskaņai un harmonijai. Lūk, un šitās dainas, kuras es tagad paņēmu arī no Latviju tikuma dziesmām Ernesta Brastiņa, ir sadarība un naids, ja, tā kā pretējā īpašība naids. Un te ir tas stāsts par harmoniskām attiecībām, ja, kad tajā laikā tas viss arī, protams, bija aktuāli, tikai cilvēki bija augstākā līmenī nekā mūsdienās šobrīd, jo tā degradācija līdz tādai pakāpē aizgājas, kad no brīžiem, teiksim, dažās pilsētās bailes iziet uz ielas jau cilvēkiem. Ja. Tā, Meitiņa jauna vēl būdama, necel naidu bāliņos, no tālienes viesi nāca kaimiņos ir pēlējiņi. Lai ceļ naidu, kas ceļ naidu, meitas naidu neceliet, kur meitiņas naidu cēla, tur zemīte līktin līka. Un te rekurā no sievietēm, ja šajā gadījumā, ja izceļās kaut kādas konflikts, un šī konflikta rezultātā kaut kādas necieņu kultivējot, ja, veidojās tāda situācija, ka zeme pat līkst, ja, tas ir tā kā no smaguma, tas ir smagums tāds, ja, visapkārt veidojās pie šāda veida attiecībām, ja. Un cik es redzu, te visur apkārt arī līdzīgi ir tā, kad noteiktu noskaņojumu kultivējot, ir smaguma sajūta. Cilvēki vairs, viņiem nav humora izjūtas vairs. Un jebkuras kaut kādas lietas tiek iztulkotas tā kā nepareizi. Tā staigāju dūņu purvu, kakājiņas neapmirka, tā dzīvoju svešumā, kanaidiņu nesacēlu. Un tas jau ir tā kā Jēzus līmenis, ja, kur meitene pārvietojās viegliem soļiem, pēda virs zemes gandrīz, ja. Un svešā zemē dzīvo tā, lai naidu nesacelt, tas ir diezgan pagrūti, jo cilvēks nāk ar savu tradīciju, viņš nāk ar saviem stiķiem un niķiem, un tad viņa zemē un viņa novadā un viņa sētā viņu vēl paciestu, tad svešā zemē viņu stabili nepacietīs ar viņa raksturu mentalitāti, ja, un pilnīgi sveša tradīcija. Tas arī ir stāsts, piemēram, tas ļoti spilgti, ja, man atmiņā, kā es, teiksim, tajos Ziemeļāfrikas kalnos, es aizgāju uz augstākiem ciematiem, un tur cilvēki, viņi, praktiski viena daļa no tā ciemata vispār nav bijuši nekad pilsētā, lai jā, nekad civilizāciju nav redzējuši. Un tajā ciematā es sēdēju uz sliekšņa, dziedāju dainas, tāds baigi priecīgais bija. Un viena daļa cilvēki, kas tur bija, man pēc tam atnāca tāda informācija, ka viņi domāja, kad es buros un apdraudu viņu to sociumu, viņu to mikrovidi. Un man likās, ka tās dziesmas, ko es dziedu, ir tādas garīgas, un tā frekvence un vibrācija arī garīga, bet viņiem tā nelikās. Un tad jūs iedomājaties, ka, piemēram, man vajadzētu tajā ciematā dzīvot, un es nedrīkstētu dziedāt dainas tikai tāpēc, kad kādam tas izraisa, piemēram, kā negatīvu rezonansu un sāktos runas par mani, kad es dziedu kaut kādas drausmīgas dziesmas un tam līdzīgi.
kā vajadzētu dzīvot un kā vajadzētu sadzīvot, jā, lai tā kā nebūtu ienaids, lai būtu cieņā. Tur ir pilnīgi jāmainās, jā, un šeit ir tieši par to stāsts arī, ka meitenei viegli soļi, kājas nemirka dūņu purvā, viņa tā kā negrim iekšā, jā, viegli bija. Un tālumā, svešumā dzīvojot, ir jābūt arī vieglam, elastīgam, savā mentalitātē, savā uztverē jābūt ir ļoti vieglam, lai tā kā pieņemtu situācijas visdažādākās. Un ja nu es tā filozofiju un aizfilozofējos, jā, tad var teikt tā, ka arī šeit būtībā mums ir jādzīvo kā viesos. Mūsu pašu zemē šobrīd mums ir jādzīvo kā viesos, un tam ir divi nopietni iemesli, divi nopietni pamatojumi. Pirmais ir sakrālais. Tas sakrālais ir tāds, ka dainās ir teikts, ka viesiem laba šī saulīte, viņa laba mūžiņam. Tas nozīmē to, ka mēs šeit esam jau sākotnēji konstitucionāli, ģenētiski sākotnēji mēs šeit uz zemes esam viesos. Un kas ir viesos? Kā jāuzvedās ir viesos? Viesos ir jāuzvedās pieklājīgi un neko nedrīkst piesist sev, jā. Jābūt nesautīgam. Jā. Un otrs iemesls par viesu būšanu, jā, šeit ir tāds, ka patiesībā te ir tik dažāda publika, tik raips tas kokteils šeit ir, ka mums šeit gribot, negribot ir jāuzvedās viesos tepat vienā ģimenē, piemēram, tur tēvs, dēls, māte, meita un tā tālāk, jā, ir jau tā kā no pilnīgi citas dimensijas atnākuši. Tā kā tēvs ir, nezinu, ka būtu no kalniem nokāpis, ja kaut kāds musulmanis, ja dēls ir vispār kaut kāds tur brīvdomātājs, ja, un tagad sadzīvojiet, ja. Vai kaut kāds liktie piemēri tur dzērājs un vēl tur kaut kas, ja. Lūk. Tāpēc ir šie divi tādi būtiski padomi. Padoms nāk no dainām par to, ka mēs viesos šeit dzīvojam. Bet tā reālā situācija tiešām tāda arī ir šobrīd, ja, ka mēs esam viesos. Lūk. Tas, kas notiek šobrīd mūsu sabiedrībā, ir tas, ka katrs tagad mēģina kaut kādā veidā uzstādīt taisnību. Un tas nav slikti, tāpēc, ka patiesības laikmets, tā kā viņš nevar sākties, šis skaidrības un informācijas un ūdensvīra laikmets, viņš nevar ātrāk sākties, kamēr cilvēki nesāk rakties sevī. Sevī, automātiski tas ir blakus efekts, jā, kas nāk kā pirmais ir akšanās otrā. Tu tāds esi. Kāpēc tu tāds esi? Jā, bet galā tam ir jāizrezonē, jā, vai nu vienā vai citā gadījumā ir jāizrezonē līdz tam, kad kāpēc es tāds esmu. Šobrīd visas maskas krīt, un krītot visām maskām labāk ir uzvesties pazemīgāk, vieglāk, draudzīgāk, pretim nākošāk nekā ieņemt pozīciju un baigi faitot. Tas galīgi nav labākais variants, tas ir sliktākais, tāpēc, kad viss sāk brukt apkārt. Attiecības brūk, finanses brūk, viss sabrūk, jā, un ir nemieris, visu laiku nemieris un bailes. Bailes, un šīs bailes izraisa vēl lielāku agresiju. Tāpēc tas ir tāds strupceļš, principā. Lūk, un ko mums Dainis turpinājumā saka par šo sadarību un naidu. Es neesmu atzīmējis viņas, jā, tāpēc, ka man patīk tā kā spontāni ņemt un uzreiz lasīt, es neesmu gatavojies. Es to saucu par saviem channelingiem, jā, kad pirmkārt es trenējos sociumā komunicēt, tā kā ar zilu gaisu gandrīz. Es zinu, ka tur ir daži cilvēki, kaut kā 3-4 skatās. Bet tā sajūta ir tāda bišķi bezpersoniska, ka tu sēdi tādā telpā viens pats runā, tā kā kaut kāds bišķi prātā aizbraucis, jā.
Un man līdz šim nebija tāda īsti iedvesma vispār runāt, tāpēc, ka, bļāviens, kas par to, ka pēc tam varbūt tur 100-200 tūkstoši cilvēku noskatīsies. Es tagad runāju, manī, es tā kā nejūtu enerģētiku pretī sēdošā, dzīvu cilvēku, tā kā. Bet tagad jau es pieradu. Un tas man tāda laba skola arī, un tāpēc šajā laikā, un diezgan grūti pieslēgties, savam tam informatīvajam kanālam. Tāpēc es to arī mācos šobrīd. Tā. Redz, labi, te tāds sadzīves, Jaunāja līga, viņa netur ilgi ienaidiņa, mēs bijām, bija jauni, drīz ienaidis gadījās. Kad, jo mazāk dzīves pieredze, jo tā kā ir, tie uzliesmojumi biežāk, kaut kādi tas temperaments jau vairāk izpaužās. Jau gadiem paliek aizvien mierīgāk cilvēki, aizvien tā. Viedāki, kas saka, Tā vien liekas, ka tās sievietes te visu laiku kaut kādas nav apmierināts, vismaz tām dainām, kas man šodien te gadījās. Visu dienu līga viņa ar manīm ienaidā, es tev lūdzu līga viņa, met jau mieru vakarā, domājieties, kā viņa pieļīja pa nerviem viņam. Visu dienu ārprāts. Es domāju, ka mūsdienu, jaunatni sen jau aizbēgt viens no otru prom. Tagad jau pat ir tā, ka pietiek jau kaut kāds, vienas dienas konflikts un viss jau šķiršanās. Tā, te ir tāda bišķi tā kā jau jaunāku laiku daina par kundziņiem, jo kundziņi jau te arī parādījās tikai kaut kāds, varbūt, 400 gadus atpakaļ. Dzīvojiet labi ļaudis, kā bitītes stropiņā, neturiet ienaidiņu viena kunga klausītāji. Ideja skaidra, ka bites stropā dzīvo saskanīgi un, labi, tur nerunāsim par kaut kādiem fightingiem, kas tur notiek viņām, bet kopumā ņemot tā bišu darbība ir saskanīga, viņi ir tā kā saskaņot, pēc vienas programmas. Tad tāpat tās viena novada cilvēki vai vienas kopienas, vai es nezinu, kā mūsdienās to vispār var nodefinēt, jo šeit, piemēram, novadā te ir visdažādākā publika, un mēs te kaimiņi pat savā starpā nesarunājamies, kur tur vēl kaut kāds, tur kaut ko kultivēt draudzīgi, Bet ideja skaidra, kad, ja mēs esam kaut kādā miedarbībā viens ar otru, 1, 2, 3 dienas, 4, 10 dienas. Tā kā es darbā aizēju reizi pa 4 dienām, un tā jau 2 gadus. Un tur ir tas kolektīvs, viņš tāds, ka mēs jau esam tā kā ģimenes cilvēki, kaut gan īstenībā mēs tikai nomainām viens otru, un tā saskarsme ir ļoti neilga, bet ir tā sajūta, ka mēs esam tā kā viena ģimene, un mēs zinām jau viens otru raksturu, un tā kā neprovocējam, jo tur kaut kā velk uz kašķi kaut ko, un tā kā labāk pieturēt muti, lai nebūtu kaut kādas problēmas pēc tam un tā. Cenšas sadzīvot cilvēki, vienas kopienas vai vienas darba vietas, cilvēki arī, savā starpā. Tā kā normāli. Te tāds tā kā materiālistisks tāds aprēķins, bet tas arī daži, Ar kaimiņu dzīvodama ienaidiņu neturēja, pie kaimiņa raugu gāja, pie kaimiņa uguntiņas. Tad kaut ko vajadzēja iet pie kaimiņiem, ja, piemēram, ir sliktas attiecības, tad neko. Tā, es vispār nelasu komentārus. Jā, kā es varu pieslēgt? Tagad pasakiet lūdzu.
Tā. Kur te vispār? Varbūt man nav tādas vispār tā kā variācijas. Es ir tāds jauniņais, varbūt, ka man nepienākās tā kā čatā, lai es tiekšā. Ja jūs varat palīdzēt, tad palīdziet, ja nē, tad es vienkārši turpinu bliest tādā garā, jo es nemāku ielaist čatā nevienu. Tā, sirdsapziņas ministrija. Tā. Jūs tur savā starpā jau kaut ko sarunājaties. Ok. Jā. Un tas, harmoniskas attiecības. Tātad atkal pie šī paša termina atgriežos harmoniskas attiecības. Tāpēc atkal atkārtošos, kā tad harmoniskas attiecības var sākties jau kaut kādā, sākt viņas no sevis. Piemēram, ja vīrs ir pilnīgs idiots, vai sieva, tad varbūt tas pat ir labāk. Kāpēc? Tāpēc, kad tu vari trenēties uz viņu. Tā kā var arī mainīt attieksmi, tu vari lipināt sevi. Tu vari veidot no jauna. Tas cilvēks tev ieraudzīs citā gaismā pēkšņi. Tur būs riktīgs teātris, būs jautri. Un tas sākums ir, ka mēs sekojam līdzi, jo ja mēs šo terminu harmoniskas attiecības noreducējam uz saskanīgumu, uz šādu terminu saskanīgums, tad mēs ikdienas dzīvē to varam trenēties pilnīgi visās lietās, ko mēs darām. Pilnīgi visās, kur šis termins, kur šis jēdziens, viņš stiepjās cauri, tā kā kaut kāda centrāla asa, piemēram, tie paši komentāri internetā, kā mēs sarunājamies savā starpā, kā mēs komunicējam ar draugiem, ar saviem bērniem, ar citiem cilvēkiem, piemēram, kas mums krīt uz nerviem, Tad tanī brīdī, kad mums sākās šī lēkme, un sāk viņi krist uz nerviem, tad mēs varam trenēties, tā kā ievilkt dziļi elpu caur degunu, un ļoti lēnām izelpot. To izelpu tādas 2-3 reizes garāk uztaisīt. Un tanī brīdī vienkārši pieņemt situāciju, norīt to krupi. Tāpēc, ka ļoti nepatīkam tas ir, ka tev ego aizskar. Tad es pūras gaisā arī tik gribās vaitot, tas ir zina pēc sevis. Ja tu ievelc elpu, un tajā izelpas laikā, tas ir tikai dažas sekundes, starp citu. Tajā izelpas laikā laiks, viņš pēkšņi kļūst subjektīvs, un zip-failā tev iedod miera potenciālu tevī. Tā kā ieej savā sirds centrā un saproti, ka bļāviens, īstenībā labi, ka es paklusēju. Un tanī brīdī, kad mēs esam izvēlējušies to reakciju, mums ir iespēja manipulēt ar savu izpausmi. Mēs varam pasmaidīt, mēs varam pateikt kaut ko, bet tikai nekādā gadījumā aizskaroši. Jo tad mēs turpinam šo te nepārtraukto nesaskaņu. Viņa var beigties neutralitātē, tas arī nav labākais variants. Jo šajā pārējais laikā mums ir jāmēģina visas lietas pozitīvajā gultnē ievirzīt. Jo, ja mēs atstājam neutralitātē, tas tā kā, labi. Tas ir labāk nekā, kad paliek slikti kaut kā uz sliktas nots. Bet censties tā kā pilnīgi visā, virzīt uz augšu. Man brīžiem arī pasprūkties, piemēram, internetā kaut ko. Man tā izbesīja reāli kaut kādi daži cilvēki, vienkārši es varu uzbliest. Bez tam es nevaru īsti, es vairs nevaru pēc tam nomierināties, es staigāju pusdienu, domāju, nē, tas komentārs ir jāizdzēš. Tas viņi izdzēš to komentāru, domāju, miers. Jo, tā kā pašam smagums tāds ienāk. Tāpat pa cilvēkiem,
Es jau esmu aizmirsis savā dzīvē, cik daudziem es esmu varbūt pāri nodarījis ar saviem vārdiem. Un cik daudz es nemaz nezinu, kur ir apvainojušies uz mani, kuriem es esmu kaut ko sarunājis. Bet pats svarīgākais ir, nevis šaustīt sevi, tur krist kaut kādās, sevis kritizēšanā pārmērīgā. Tas ir vajadzīgs, sev jākritizē, bet, visam ir savs mērs, nevar iekrist pēc tam mazvērtības kompleksos no tā, ka tur esi bijis kaut kāds tāds neriktīgs, Bet visa izvēle ir tieši šī brīdī, pat ja tev ir palicis, ko dzīvot, tur neilgi, tur kaut vai, 10 minūtes, piemēram, vai cik. Tad šajās 10 minūtēs tu ļoti zibenīgi var izmainīt kaut kā savu noskaņojumu. Un tieši tas pats ir arī visās šajās konflikta situācijās, Tavu izvēle, reakcija. Jo bumerāns jau nāk atpakaļ, pēc tam dinkšana dabūna vienkārši papīri tādu negatīvo. Tā. Rekur. Bijām brāļi saauguši, tāpēc gudri dzīvojām, lai stāv mūsu tēvu zeme, mūsu mūžam ir nedalīta. Rekā. Skumīgi, vai ne? Kādā mēs šobrīd laikmetā dzīvojam. Kad brāļi ar brāļiem šobrīd tiesājās par kaut kādu niecīgu zemes gabaliņu un ir gatavi viens otru nogalināt, lai tikai dabūtu kaut ko sev. Dzīvojami bāleliņi, rājam savas līgaviņas, kuras uzrāvos. Lai palika mūs laikam, tēvu zeme nedalīta. Lai kā man patīk sievietes un sievišķā enerģija un varbūt pat būt gatavs dzīvot tādā sakarīgā matriarchātā, bet te izskatās, ka dažas te sievietes vispār neprot uzvesties. Tā. Rekur atkal, kas tas ir, ko? Es speciāli šitāds neizvēlos. Es taču neesmu nekāds tur sieviešu nīdējs, Sadarieva ar ābeli vienā tērces maliņā, divu māsiņas nesadar, vienā tautu istabā. Kas tas ir, ko? Bet, redzi, ir tā, teikšu jums, draugi mani, ka kas iznesa visu šo kultūru līdz mūsdienām? Vīrieši bija apkauti, viņi tur nebija, vispār tur nefigurē, tur reti, kaut kādi tur čalīši tur parādās brīžiem, kaut kādi bāleliņi, kas jau praktiski ir karavīri un tam līdzīgi. Pārsvarā ir kaut kur šitas laiks, vai ne arī, kur tās dainas nestas tik cauri arī tiem laikiem, kad sievietes bija, uz vienu vīrieti bija 10 sievietes, Un loģiski, ka viņas tur savā starpā ecējās, kasījās, un tā enerģija bija neveselīga. Un es pat esmu dzirdējis tādu hipotēzi, ka tajā laikā, kad kaut kas tāds bija, kad šeit bija visi izkauti, tad bija daudzsievība vīriešiem, jo bija ļoti maz vīriešu un bija daudzsievība. Tā, kad tāds laiks arī bijis. Te visur sievietes tā kā to naidu ceļ, bet tas ir no tā, jo starp vīriešiem jau tas pats ir tikai bišķi savādāk. Tur varbūt risina tos konflikts, ja pieņemsim vīrieši ir tādi tiešāki. Un tad viņi, piemēram, sakaujās, viņi pēc tam var salīgt. Tur ir baigi reti izņēmumi, ka viņi saiet tādos ragos reāli, ka viņi visu mūžu viens otram tur kaut ko skauži, un kaut ko tur, tā nemēdz būt. Bet sievietes jāizskar, tad mēdz gadīties tā, ka viņas neko neaizmirst, un sevišķi tāda viena cita kaķene, to ir izdarījis kaut ko tādu, tad tur uz visu mūžu atcerēsies, Tas variants, jo tāpēc, ka sievietes, lai arī viņas ir dievietes, un droši vien, ka tagad ar pārsvarā sievietes klausās. Tātad jūsos ir šī dievieša enerģija un viss šī materiālā pasaule ir sievišķa. Un patiesībā
pēc vienas no versijām sieviete ir centrālā asī, nevis vīrietis, jā. Tāpēc, kad ap sievieti viss grozās un viss, ja sievietē nevajadzētu, jā, tad vīrietis vispār neko nedarīt, jā. Viņš būtu apmierināts, varētu sēdēt zem koku mantras skaitīt, jā. Lūk, un ko es gribēju teikt ar to, ka ar visu to dievietes enerģiju, tur iekšā arī čūskas enerģija ir. Nevelti viņi arī sauc par kundalīnī. Jā. Kundalīnī čūskas enerģija, bet viņi ir arī ja nemaldos kā lī, jā, tad, kad viņa tiek sadusmota šī te enerģija sievišķā, tad viņa kļūst par tādu tā kā durgā dēvī ar tādām 10 un 100 rokām, un katrā rokā ir pa kaut kādiem iznīcinošiem priekšmetiem, tur sirpis, duncis, dažās rokās vīriešu galvas tādas nogrieztas, jā. Tāda riktīgi traka dieviete tāda. Un tad nenovest līdz tādai stadijai, jā, visu to pasākumu, ka pēc tam tev hlabīs un to galvu viņi novest, jā. Tāpēc arī vīrieši esiet uzmanīgi, jā. Man vispār ir paveicies, ka ar savām dzīves sievietēm, jā. Bet, ko es redzu apkārt, jā, tas ir diezgan traki, jā, tur ir tā kalīgi pamodināta. Un tad viņai mēģināt ieskaidrot kaut ko par pašattīstību, par kaut kādu, tādām lietām praktiski tādā stadijā nav iespējams, jā. Tur ir tīrā atriebība iet. Es nemaz nezināju, ka praktiski visas dainas ir šajā sadaļā tādas. Rekur tīrus lauku tēva namu, tīru tēva istabiņu, brāļa sievu un īdēdama, garus salmus piekaisīja, tu redzi, ko maģija. Ienīstoja suņirēja, iemestoja vilnis nesa, tai mani grūtdienīti, visi ļaudis niecināja, te ir nevis nicināja, bet niecināja. Redzi, kā ienīsto suņirēja, iemesto vilnis nesa. Grūtdieni ir meitene, kura ir pazaudējusi savus vecākus, iespējams pat īpašumu, un iespējams viņai nav nekādi radinieki, varbūt tā ir sveša zeme, un viņa velkās no mājas uz māju kā kalponi. Un viņa arī tā tiek uztverta starp tādiem neiejūtīgiem cilvēkiem. Tāpēc visi ļaudis niecināja. Nevis nicināja, bet niecināja, jo te ir tā atšķirības. Es vienā no savām šāda veida runām YouTube kanālā savā. Es stāstīju par niecināšanu un nicināšanu. Labi, tad es nodziedāšu kaut kādu dziesmu un beigšu šim vakaram. Šķira dieviņi lietus gais, deviņiem gabaliem, lai šķira laima taisno ceļ, šī cēliņa gājējiem, šī cēliņa gājējiem. Te ir stāsts par taisno ceļa gājēju. Šķirdieviņa lietas gais 9 gabaliem, ja, tas ir maksimālais cipars matemātikā. Šķirdieviņa lietas gais 9 gabaliem, lai šķir laima taisna ceļa šī celiņa gājējiem. Būtībā ideja ir tāda, ka cilvēks, kurš dzīvo pēc savas sirdsapziņas un pēc tradīcijas, ja, pēc savas senču tradīcijas, ja, vai tā ir vēdiskā literatūra, vai tā ir dainiskā literatūra, vai slāviskā, vai vienalga kādas tautas, ja viņš dzīvo pēc visiem tiem morālētiskiem principiem, tad viņš praktiski iet taisnu ceļu, un viņš ir tādā kā kalpošanas noskaņā attiecībās ar Dievu.
seko laimes pēdās, seko Dieva pēdās, jā. Un tad attiecīgi laima vai šīs te iespējas vai liktenis iespējas, jā, pavarās. Un tiek likvidēti tādas šķēršļi, kas, piemēram, citā gadījumā varētu būt ļoti dramatiski, jā, šim cilvēkam. Ja, piemēram, cilvēks, kas dzīvo garīgo dzīvi, viņam tie pārbaudījumi, kas viņam nāk, viņam tiek doti 2, 3 un pat 10 reizes mazāk jaudīgi nekā būtu, ja viņš vispār neko nedarītu savā dzīvē. Viņš vienkārši dzīvo tikai kā ķermenis, ja, kā gaļas blāķis un kā patērētājs. Ja. Viņam viņam ir paredzēta kaut kāda autokatastrofa, ja, kurā viņš tur, nezinu, paliek uz gultas, ja, bet sakarā ar to, ka viņš tā kā ir patiesi, šeit uzsvars ir uz patiesi, ja, patiesi ir savā garīgajā dzīvē, ja, viņam iespējams iedot kaut kādu traumu, varbūt notiek avārija, bet ir tāda trauma, kur ir viegli izcietinām, un viņam nāk mācība caur to traumu, jo tā mācībai jānāk, iespējams, ka viņš iepriekšējās dzīvēs jau ir bijis kaut kādas sliktas lietas darījis, un tagad vienkārši jānāk sekām, no viņām nevar izvairīties, pat ja tu dzīvo garīgi dzīvi, bet Dievs iedod mazāk, jā, to mazāk ciešanas. Un šeit šajā dainā šķirdieviņa lietas gais 9. Šķirdieviņa lietas gais 9 gabaliem. Tas ir tā kā un atbrīvo tev ceļu, jā. Jūra pavarās, okeāns, jā. Šķirdieviņa lietas gais 9 gabaliem, lai šķir laimi taisna ceļš šīceliņa gājējiem. Jā, tas ir tāds ļoti labs noslēgums šim visam, jā, un visai šai attiecību tēmai ir tā, ka arī ejot šajās attiecībās, ir kāda veida attiecībās, arī nepatīkamās attiecībās jāatcerās ir tas, ka mēs esam, katrs pa sava gaišā ceļa gājējs, jā, vienalga, cik viņš tur objektīvi vai neobjektīvi gaišs ir, jā, tomēr mēs esam savas gaišās dvēseles ceļa gājēji. Un vajag savākt savu gribas spēku, lai tā kā izveidot šo te dievišķo lauku ap sevi, jā, būtu šajās te attiecībās ar Dievu un praktizētu savā dzīvē šo te dievišķo ceļu. Tā, labi, paldies par uzmanību. Ardēņi sanācām, ardēņi šķiramies. Līdz tā reizītē, līdz citai dieniņai. Paldies!